Labvakar! Labvakar! Tieši pirms gada Latvijā labots jauns šī datuma siltumrekords. Gaisa temperatūra Dobelē, Bauskā, Mērsargā un Rīgā sasniedz plus 7,3 grādus. Šogad gan laiks ir bijis krietni vien vēsāks. Aizvadītajā naktī Madonā gaisa atzisa līdz minus 19 grādiem, bet dienā gaisa temperatūra nebija augstāka par minus 4, minus 11 grādiem. Vietā mākoņi nesa sniegu, bet dažviet valsts dienvidos novērots arī sasalstošs lietus un atkal. Bet krietni vien postošāki laikapstākļi ir tālāk no mums, Amerikas Savienotajās valstīs un arī daļā Kanādas. Tur plosās spēcīga ziemas vētra, kas sev līdzi nesusi nevienu sniegu, bet arī sasalstošu lietu un atkalu. Līdz ar to daudz viet uz dažādām virsmām veidojies aplidojums. Vairāk tūkstoši avio reisu atcelti, neskaitāmas mājsaimniecības palikušas bez elektrības un, diemžēl, šī vētra laupījusi arī vairāku cilvēku dzīvības. Ziemē raksturīgi laikapstākļi gaidāmi nevien tur, bet arī pie mums, un aplūkosim arī kāds laiks būs citvietā Eiropā. Daudziet Eiropā cikloni ietekmē laiks ir lietains, taču arī samērā silts, un tātad līs arī Atēnās, tur gaisa temperatūra rītā plus 15 grādiem. Madridē lietains plus 10 grādus silts, Marseļā gaisa temperatūra rītā plus 13 grādiem. Londonā un Parīzē plus 9 grādi, arī tur gaidāms lietus. Eiropas centrālajā daļā laiks vēl aizvien ir vēss, tādēļ spēkā nevien brīdinājumi par salu, bet arī par sniegu. Gaisa temperatūra Helsinkos un Tallinā minus 9, minus 7 grādi. Pie mums šajā naktī un arī rīta dienā laiks būs visai mākoņains, īpaši valsts dienvidu daļā, kur mākoņi nesīs sniegu. Tur sniega sagas biezums palielināsies par 2 līdz 5 centimetriem, un autovadītājiem jārēķinās, ka sniegšanas laikā pasliktināsies redzamība, ceļi vietām būs slideni un klāti ar sniegu. Šajā naktī valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz minus 5, minus 12 grādiem, vēl mazliet augstāks būs Vidzemē. Tur debesīm skaidrojoties gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz minus 15, minus 18 grādiem. Rīta dienā minus 4, minus 11 grādi, kādā brīdī cerības ieraudzīt sauli būs vietām valsts ziemeļos, bet valsts dienvidos tātad gaidāms sniegs. Mākoņi sniegu atnesīs arī galvaspilsētā, taču galvenokārt dienā gaisa temperatūra naktī būs ap minus 9, minus 10 grādiem, rīta dienā nekļūs siltāks par minus 6, minus 8 grādiem. Arī trešdien mākoņi nesīs sniegu Latvijas dienvidos, līdz ar to sniega saga kļūs vēl par dažiem centimetriem biezāka. Ziemeļos dažbrīd debesis skaidrosies, bet pārējā valstī laiks būs itin pelēcīgs. Gaisa temperatūra turpmākajās naktīs minus 16, minus 5 grādi, trešdien dienā minus 11, minus 5 grādi. Naktī uz ceturtdienu sniegs gaidāms galvenokārt Latgalē, pārējā valstī nakts paies bez nokrišņiem, un jau arī diena tiek prognozēta ar sausu laiku. Nedēļas izskaņā gaisa temperatūra Latvijā atkal pazemināsies un pietosies minus 20 grādu atzīmei, bet laiks kļūs nevien sausāks, bet arī saulaināks. Un tātad visu šo nedēļu Latvijā ziemē raksturīgie laikapstākļi turpināsies. Šobrīd laika ziņās tas viss, ar labvakar! Ar labvakar, Ievs, paldies!